Sveicināti policisti visā Latvijā, sveicināti policisti arī ārpus Latvijas, tie, kur pilda dienesta pienākumus Briselē, Hāgā, Kijivā, Maskavā, Frontex operācijās un citviet. Atzīmējam šodien valsts policijas 105. dibināšanas gada dienu. Apaļa jubileja varam novērtēt pēdējā gada laikā sasniegto. Varam viens otram pateikt paldies par darbu, un tas arī ir pirmais, ko es gribu jums pateikt. Kolēģi, milzīgs paldies par to darbu, ko jūs ikdienā dariet. Paldies par izturību, paldies par godprātu, paldies par to, ka uz jums var paļauties. Paldies, ka mūsu iedzīvotāji Latvijā var justies droši, neskatoties uz visiem izaicinājumiem, neskatoties uz ļoti daudzajiem publiskajiem pasākumiem, uz dažādu veidu grūtībām, kas bija saistīti ar pieminekļu demontāžām, kas bija saistīti ar cilvēku protestiem pret dažādām norisēm, tāpat dažādi publiskie pasākumi, kas bija ar pozitīvu pieskaņu, kas bija svinamās dienas, latviešu sportistu sasniegumi, hokeja čempionātā, basketbola čempionātā. Visur mēs esam bijuši klāt un visur mēs esam spējuši nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību. Ir atklāti ļoti daudzi smagi un sevišķi smagi noziegumi, ir novērsti noziegumi. Un es patiešām lepojos, ka neskatoties uz tām grūtībām, ar kurām mēs saskaramies, ar būtisko cilvēku resursu trūkumu, ar dažkārt nepietiekamo nodrošinājumu, mēs joprojām esam ļoti augstā līmenī. Tas ir tikai pateicoties jums un jūsu darbam. Gribu pateikt arī ļoti lielu paldies jūsu ģimenēm, vecākiem, brāļiem, māsām, sievām, vīriem, bērniem, visiem tiem, kas ikdienā stiprina jūs, atbalsta jūsu dienesta gaitās, arī piedod jums dažreiz par to, ka jūs aizkavēties darbā ilgāk, ka jūs sevi ziedojat Latvijas labā. Mūs vieno vairākas lietas, kā kolēģus, kā arī sabiedrību. Mēs visi pirmām kārtām esam cilvēki ar savām problēmām, ar savu redzējumu par dzīvi, ar savām vērtībām. Vienlaiks mēs visi dienestā esošie esam policisti. Mēs esam izvēlējušies šo profesiju paši. Mēs esam izvēlējušies smagu profesiju, bet ļoti svētīgu profesiju. Mūsu misija ir kalpot sabiedrībai. Mūsu darbs ir sabiedrības drošībai. Mēs ļoti labi apzināmies, ka kurš gan cits šo darbu izdarīs, ja ne mēs. Novērtējam paši savu sniegumu, novērtējam to, par ko dažreiz varbūt arī nepasaka mums paldies, bet šis paldies, jebkurā gadījumā, viņš arī dažreiz ir klusējot. Un mēs paši varam priecāties par to, ka mūsu bērni var droši justies uz ielām, ka cilvēki var justies drošā valstī, drošā Latvijā. Priekšā daudz darba vēl darām. Mēs cīnamies par to, lai tiktu sakārtota valsts policijas infrastruktūra, lai tiktu palielināts atalgojums. Ledus ir sakustējies, ir paveikti jau vairāki darbi. Kolēģi Jelgavas pusē var lepoties ar jaunām telpām. Arī Rīgas reģiona pārvaldes kolēģiem jau ir saredzams konkrēti objektu viedolā, uz kurien mēs pārvāksimies nākamajā gadā no sliktā stāvoklī esošajām telpām. Lai arī nepietiekami, bet tomēr mūs sagaida arī atalgojuma pielikums. Un, ja nebūtu tās situācijas, kas ir veidojusies dēļ šīs te lielās varbūt inflācijas, kas ir saistīta arī ar ģeopolitiskajiem notikumiem, tad mēs pavisam varbūt arī labāk un savādāk justos attiecībā par jau arī iepriekšējā gadā šo te mūsu sasniegšo atalgojumu pielikumu. Mēs ļoti sagaidām no mūsu politiskās vadības, no valdības
sagaidām šo te atbalstu turpmākajos gados, sagaidām un pieprasam, lai katrs policists vienā darbā strādājot, proti dienot valsts policijā, var pilnā mērā uzturēt sevi un savu ģimeni. Tas ir tik vienkārši, un par to iestāšos es un iestājos, par to iestājas visa valsts policijas vadība, un tās ir tās lietas, kas mums jāsakārto. Atalgojumi, darba cienīgi apstākļi un, protams, jādara viss iespējamais, lai piesaistītu mūsu rindām jaunus kolēģus. Tas darbs notiek, mums ir nodibināts izmeklētāju mācību centrs, kas pilnā mērā jau darbojās, tas ir finansēts, labi finansēts, attiecīgi mums ir iespēja apgūt labākās zināšanas no dažādiem profesionāļiem, ne tikai valsts policijā, bet no citām institūcijām, no pat citām valstīm. Mums ir nodibināts konsorcijas iekšējā drošības akadēmija ar iepriekš nebijušām programmām, kurā jau studē mūsu kolēģi, kurā ir uzņemti arī jaunajā programmā, izmeklētāja programmā, ir uzņemti 92 jaunieši pēc vidusskolas, kas arī nākotnē pēc nepilniem 4 gadiem būs papildinājums mūsu rindās. Ir milzīgs darbs, ir izdarīts, un ļoti daudz šo te darba rezultātu ir tieši palīdzējis sasniegt jūsu pašu vēlmi pilnveidoties, pārveidoties. Valsts policija piedzīvojas pārmaiņas, reformas, jebkurā institūcijā, jebkur reformas vienmēr saistītas ar iziešanu no ierastās, komfortablās salīdzinoši vides, pierastās vides, sākot darīt kaut ko jaunu. Bet es saku, ka mēs ļoti labi tiekam īstenībā galā. Es zinu, ka kāds varbūt pateiks, tā nav, bet mēs skatāmies kopaini. Un mēs iestrādāsimies, mēs ar uzdevumiem tiekam galā un tiksim galā. Mēs vienmēr esam tikuši galā ar uzdevumiem. Es jums novēlu visiem tiešām tērauda izturību, dzelzs veselību, vienmēr pozitīvu skatu uz dzīvi, atcerēties vienmēr mūsu misiju, atcerēties to, ka iedzīvotāji, ka Latvijas sabiedrība visi no mums sagaida šo te palīdzību ikdienā. Un mēs to nodrošinam, un mēs to arī turpmāk nodrošināsim. Valsts policija attīstās un attīstīsies, un mēs ejam uz priekšu. Un tas ir darbs nevienam citam, kā tikai mūsu mīļajai Latvijai, par kuras iekšējo drošību mums jārūpējās. Gods kalpot ar jums kopā mūsu Latvijai. Sveicienu svētkos, lai visiem izdodās nosvinēt šo dienu un tiekamies atkal nākamajos uzdevumos. Paldies!